Lai arī kalendārā ir maijs, ārā laikapstākļi liecina pilnīgi par kaut ko citu. Mēs atrodamies Jēkabpils novadā, un šis novads bija viens no tiem, kas pēdējos gados cieta no sausuma perioda. Šodien šeit, Mārtiņmuižā, mēs noskaidrosim to, ko dod zeroploti slāpekļa efektivitātes un mēslošanas kontekstā. Sapratīsim to, ko tad auga aizsardzības līdzekļi var palīdzēt šādos vēsos pavasaros, un attiecīgi arī atbildēsim uz pēdējo nedēļu visuzdotāko jautājumu, un ko tad, ja ārā būs sausums. Cik zaļās krāsas toņus jūs šeit redzat? Simtiem, bet es šeit redzu dominējošus divus. Kāpēc? Šajā saimniecībā mēs esam ierīkojuši zeroplotus, jeb nulles lauciņus, lai saprastu, kā tad īsti augs attīstās apstākļos, kad tam netiek piegādāts slāpekļa papildmēslojums. Un šādi lauciņi lieliski nodara saimniecībā, lai saprastu gan, kā strādā augsnes minerālais slāpeklis, gan kā indikators vai izvēlētā mēslošanas stratēģija strādā. Un šeit mēs ļoti labi to varam redzēt arī vizuāli. Šādus lauciņus demo saimniecībās mēs mēram arī ar N-testeri, lai saprastu šo te fotosintēzes aktivitāti un slāpekļa efektivitāti un pieprasījumu augos. Šeit ir ierīkoti 4 nulles lauciņi, 2 no tiem netiek lietots nekāds papildmēslojums, ieskaitot arī ārpussakņu mēslojumu, bet 2 no tiem mēs pārbaudam arī, kā ārpussakņu mēslojums un auga aizsardzības līdzekļu programma strādā konkrētajos apstākļos, lai mēs gūtu pēc tam novācot ražu un izanalizējot graudu analīzes skatījumu, kas tad ir strādājis, kāda ir bijusi barības elementu iznese. Tad attiecīgi no šiem datiem mēs iegūstam grafiku, kuram mēs varam sekot līdzi un saprast, kad tad varētu būt nākamā slāpekļa papildmēslošanas reize. Šī N-testera vērtība norāda, kāda ir fotosintēzes aktivitāte augos un kas tad notiek ar slāpekļa pieprasījumu. Protams, šī rekomendācija ir 93 kg tīrvielā slāpekļa, bet, kā mēs redzam, šis nav tas būtiskākais rādītājs, bet būtiskāk ir saprast, kas tad notiek augos. Ja mēs mērīsim blakus mēslotā laukā, mēs šiem augiem jau redzēsim šādos laikapstākļos apmēram 620–660 N-testera vērtības punktus, kas attiecīgi šādos vēsos laikapstākļos ir pilnīgi normāli. Un šeit mēs atrodamies pie lauciņa, kurš ir mēslots ar ārpussakņu mēslojumu un attiecīgi auga aizsardzības līdzekļiem, un jūs šeit vizuāli jau ar aci varat redzēt šīs te krāsu izmaiņas. Tad šis jau būs cits zaļais tonis. Arī šeit mēs nomērīsim šo fotosintēzes aktivitāti, lai saprastu, ar ko tad atšķirās šādi mēslots augs no pavisam nemēslota auga. Tieši šādi lauciņi, kur tiek mēslots ārpussakņu mēslojums un izmantot auga aizsardzības līdzekļu programma, ļoti labi dod ieskatu par to, kā strādā šis ārpussakņu mēslojums un vai vajadzētu kaut ko pamainīt programmā vai nevajadzētu. Un iepriekšējos gados mūsu demo saimniecībās mēs esam ieguvuši to, kad šādos lauciņos ievāktā raža atkarībā no zeroplota lauciņa ir devusi pat 700 kg pienesumu uz hektāru. Tas nozīmē, ka izvēlētā programma, ko saimnieks ir izmantojis ārpussakņu mēslošanā, ir strādājusi ļoti efektīvi. Zeroplotus esam apskatījuši, fotosintēzes aktivitāti izmērījuši, kas šajā vēsajā laikā, protams, nav diezko iepriecinoši, jo augs ir stresa situācijā. Bet šajos pavasaros, kad ir vēss un vai pēkšņi sauss, ir jāatcerās viens. Augs slāpeklis saņem nitrātu formā caur saknēm. Bet ko tad dara amonija forma šajos apstākļos? Visticamāk, strādā ļoti lēni vai nestrādā nemaz. Un tad neviļus ir jāizdomājas, kas notiks, piemēram, ja būs krietni siltāks vai, nezinu, pēkšņi būs lielas lietusgāzes, bet ja būs sausums, ko tad?
To mēs mēģināsim noskaidrot kopā ar Gati. Čau, Gati, tu izskaties kā sprīdīts, kurš laimi meklē. Čau, jā. Meklēja laimīgo zemi, laimīgo augsni. Fantastiski. Stāvēju pie Zeroflotiem un aizdomājos par to, kad maijs, labi, šobrīd ir augsts, bet maijs ir viens no tiem mēnešiem, kur mēs tā kā pirms kviešu attīstības stadijas 32. cenšamies izmēslot visu slāpekļu devu, jo baidamies no sausuma. Vai tas ir tā kā pareiza pieeja vai nē, ko tu domā šajā jautājumā? Pāragri tiek pieņemti lēmumi, rīkoties ar mēslošanas līdzekļiem. Un mēs patiesībā daudz neliederīgāk izmantojam mēslošanas līdzekļus un vēl mēs īstenībā tieši ražai kaitējam ar to, ka šī pārmēslošana tiek izpildīta agrākās fāzēs. Kā tu tieši domā, ko tieši mēs kaitējam? Tā kā, kas tur notiek tāds vai nenotiek? Jā, idejiski ir tā. Ja mēs runātu par zālāju audzēšanu vai mēs runātu par to, ka mums vajadzīgi ir salmi, tad es noteikti neteiktu, ka tas ir kaut kas nepareizs. Bet ja mēs fokusējamies tomēr uz sēklu un sēklas kvalitāti, tad labākais veids, kā panākt graudaugiem šos radītājus, ir, kad sezonas laikā piedāvājumam no augsnes ar slāpekli ir jāpalielinās. Bet, Gati, kā tad īsti rīkoties, lai būtu šis slāpekļa pieprasījums un piedāvājums, un ja pēkšņi būs sausums, ko tad darīt? Mēs nevaram ietekmēt to, ja šis sausums ienāks, bet tas, ko mēs varam kaut kādā mērā ietekmēt, ir parūpēties, ka augs izmanto pēc iespējas liederīgāk to mitrumu, kāds būs palicis tajā vārpas pildīšanas laikā. Un kas tad ir jāizdara? Ir jāprūpējas par saknes izmēriem. Un, lai saknes izmērus varētu palielināt, tad ir jādomā par pareizu auga barošanu un jādomā par to, kā augam saknes spēja attīstīties mūsu augsnē. Un sākšu tieši ar augsni, bet, lai sāktu ar augsni, tad mums vajadzētu arī parakt daudz dziļāk. Latvijai ir specifiski apstākļi. Latvijai ir daudz vairāk nokrušana kā izžūšana. Un tamdēļ mums īstenībā ir tieši jāprot pārvaldīt mitrums, lai tas mitrums strādātu pareizi. Lai vai cik paradoksāli tas skanētu, bet īstenībā ir domāt par to, lai mitrums pavasarī ātrāk aiziet, lai augsnē nonāk gaiss. Un šo dotā brīdī ir svarīgi, ka saknei ir iespēja augt, un tāpēc ir vajadzīgs, lai tas mitrums, kas ir sakrājies par ziemu, viņš pēc iespējas ātrāk nonāk, aiziet dziļumā. Un kas tad par variantiem šeit ir? Ja? Tad viens ir augsnes apstrāde, bet ja ir pavisam kritiski, ja ir liela mitruma ar lielām peļķiem, tad, protams, saimniecībai jādomā ir par drenāžu sistēmām, par meliorācijas sakārtošanu un tā tālāk. Bet tiem, kam šīs jautājums jau ir sakārtos, tad mums jāizvērtē, kāds tad ir augsnes blīvums, un jāvērtē ir augsnes irdenums, un jāpievērma pareiza augsnes apstrādes sistēma, lai tas mitrums, respektīvi gaiss, būtu spējīgs nonākt dziļāk. Viena lieta tātad rūpēties par to, lai šīs saknes aug dziļumā no augsnes īpašībām. Otra lieta ir pareizs slāpekļa menedžments. Ko tas nozīmē, ka pavasarī jāmēslo slāpeklis ir optimāli. Tātad līdz karoga lapai viss šis māja periods ir tas brīdis, kad vajadzētu parūpēties, lai augam slāpeklis pietiek gandrīz. Ja augs ir pārēdies, tas nozīmē to, ka viņam pārstās, viņš negribēs to sakni attīstīt tālāk, un kā tad mēs varam sagatavoties sausumam, ja mēs vienā īsā brīdī pārkoncentrējam slāpekļu nodrošinājumu augsnē. Tiem, kam ir jau N-testeri lietošanā, pirmais ieteikums viennozīmīgi, ja tev testeris rāda 0 deficītu vai kaut tikai 20 kg, vispār nemaz nelietojam mēslošanas līdzekļus, jo tad mēs tieši veiksim šo pārmēslošanu. Rīkojamies tikai tad, kad ir virs 30 kg. Tas uztraukums un gribēšana izšķīrināt granulas pirms kaut kāda sausuma perioda un nodrošināt augam to slāpekli turpmākajam periodam, tas nav ne praktiski, ne ekonomiski, ne visādi citādi augam labvēlīgi. Jā, ja augsnē piedāvājums jau ir liels, tad tā šķīdināšana izdarīs to, ko es stāstu, būs pārbagāts. Tam nav nekāda pozitīva ieguvuma vēlāk. Bet ar 6% mitrumu pietiekami, lai slāpeklis jau spētu tālāk piesaistīt papildus mitrumu, ir šīs higroskopiskās spējas, un ja saimnieks redz ap granulu tādu tumšu apgabaliņu, tas nozīmē, ka slāpeklis jau ir augsnē un viss strādā. Un tas ir bieži vien strādā slāpeklis arī pēc 3 nedēļām, pēc pēdējā lietus un tā tālāk. Ja mums naktī ir rasa, jebkuras granulas strādās un nav ko satraukties par to, kad kaut kas neiedarbosies vēlāk. Tā kā strādājam tādā veidā uz priekšu.
Tad esam sapratuši, ka sakņu sistēma ir ārkārtīgi liela nozīme arī tajos apstākļos, kad ir liels sausums, lai tas sevi varētu apgādāt ar barības vielām. Esam sapratuši, ka saimniecībā ir dažādi monitoringa rīki kā Zeroplot un N-testeris, lai saprastu slāpekļu efektivitāti. Un būtiski jāatceras, ja mēs augus esam pārmēslojuši ar slāpekli, tie ir arī ļoti interesanti slimību ierosinātājiem. Tāpēc lūkosim, ko Inese jaunu var arī pateikt auga aizsardzības jomā un kā mēs varam rīkoties šādos pavasaros. Inese, nu kā izskatās, augi ir pārbaroti? Nē. Droši vien piekritīs, šo pavasaru lauka izskatās ar ļoti labu potenciālu. Es tev varu tikai piekrist. Jebkurš lauks, kuru mēs esam apmeklējuši, ir ar patiešām ļoti augstu potenciālu. Raža nāk gandrīz vai pati par sevi. Es domāju... Nē. Un zini, kas ir jāizdara? Darbiņš līdz galam ir jāizdara. Jā, ir jānotur. Ir jāizdara pareizie lēmumi un jāizvēlās pareizie produkti. Zini, kāpēc man ir augstais ierocis? Labs jautājums. Es daru to, ko agronoms pavasarī ļoti bieži dara uz lauka. Viņš skatās, kāda ir attīstības stadija kultūra augam, lai saprastu, kas ir paspēts izdarīt un kas vēl ir pavisam noteikti jāpaspēj izdarīt. It kā jau mēs visi to zinām, bet parasti mēs ņemam no auga lielāko dzinumu, jo tam ir viss tālākā attīstības stadija. Pie saknītes griežam un skatāmies, cik tālu un augstu, kurš mezgls ir pacēlies. Tā ir agronomijas ābece, lai mēs saprastu, kur attīstības stadija ir. Nu, redzi, pirmais mezgls, otrais, un mazlietiņi zem vārpiņas jau sāk celties trešais. Tas nozīmē, šeit būtu 32. bet ir nedaudz jau pāri 32. stadijai. Ko tas nozīmē šādos pavasaros? Ir bijis strauji silts, tagad ir vēss. Kas tieši, ja tā ir stadija 32. kas mums vēl ir jāatcerās? Redzi, kā ir? No Kortevas puses, ja mēs runājam par nezāļu ierobežošanu, tad daudzi cross-spektrum herbicīdi bija jānosmīdzina jau līdz 32. stadijai. Bet, un šopavasar patiesībā viss notiek ļoti strauji. Braucu, rapsis zied. Māja sākums. Jā, pat Latgalē. Bet labā ziņa ir tāda, ka dzīve ir dzīve, un viss iet uz priekšu. Un Kortevai arī ir šis risinājums no šīs sezonas, ir ko piedāvāt cross-spektrum herbicīds Zoral. Cross-spektrum zini, ko nozīmē? Nē, izstāsti. Tas ir tāds moderns teiciens, bet patiesībā tas ir plaša spektra herbicīds, kurš ierobežo divdīglapu nezāles un viendīglapu nezāles. Ja mums bez divdīglapu nezālēm jāierobežo laukā rudusmilga, vējāus, kas dīkst vēlāk, airenes, peļastīšu lapsastes, gaļsāres, tad Zoral būs produkts, kas noteikti palīdzēs. Kāpēc? 3 darbīgās vielas, Arileks, Fluorosulams un Pinoksidens, kas nozīmē, un katra ar savu darbības principu. Plašs nezāļu spektrs, un ko mēs nepieradinām nezāles pie izturības jeb rezistences, kas patiesībā ļoti būtiski. Jā, tas pēdējos gados ļoti, ļoti aktuāli. Kāpēc es saku, ka Zorals un vēl pirms 32. stadijas? Tāpēc, ka viņš ir reģistrēts līdz 39. stadijai, līdz pilnai karoglapai. Tā ir ļoti vēla stadija. Patiešām, jā. Bet, vienmēr tomēr ir dzīvē pareizā patiesība ir tas, ka nezāles efektīvi ierobežo, kamēr mazas. Un nevajag gaidīt pēdējo brīdi, lai iet uz lauka. Bet ir ļoti labs risinājums no šīs sezonas. Kviešos, miežos, rudzos, tritikālē, izņemot auzus. Izklausās ļoti fantastiski. Tas ir kā tas teiciens, kad ar vienu šāvienu nošaut vairāk uz zaķes. Jā, galvenais. Un, saprot, lauki ir tādi, kad ir vērts piestrādāt, lai tās barības vielas, ar ko mēslojam laukus, neapēstu nezāles. Viennozīmīgi. Šis ir tas viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc neatlikt herbicīda smidzinājumu, jo nezāles ir konkurence.
Īstenībā šobrīd ar augiem viss ir vislabākajā kārtībā. Lai gan laikapstākļi ir izaicinoši un tādi būs vēl tuvākās 2 nedēļas, tas liek mums padomāt. Bet mums ir risinājumi. Tas arī šoreiz viss. Tiekamies nākamajās Agronomu brokastīs.